Esiet sveicināti televīzijas skatītāji, esiet sveicināti YouTube skatītāji, tie, kas mūs skatās vai klausās Spotify un citās raidierakstu platformās. Šeit ir Petersons, Pēcinieks vai Pēcinieks un Petersons. To mēs neesam izdomājuši, kurš iet pirmais. Mēs runājam šeit par investīcijām katru nedēļu, katru piekdienu. Un ne tikai. Starp citu, investīcijas ir, protams, tas pamats, uz ko mēs, fundaments, uz ko mēs visu būvējam, bet, protams, ka investīcijas vienmēr ir saistītas gan ar psiholoģiskiem aspektiem, gan ar politiku, gan ar ekonomiku un tā tālāk un tā tālāk. Sveiks, Kaspar! Sveiks, Kristap! Nu, tev, es saprotu, ir bijusi ļoti aizņemta nedēļa, vai ne? Tu esi ieracies atskaitēs un pārskatos. Jā, tas, kā es jau pagājušajā reizē teicu, vēlreiz gribu nodot uzņēmumiem. Ja jūs gribat, lai jūsu pārskatu pamana, tad varbūt jāpadomā par citu datumu, kad publicēt. Ja pēdējās 3 februāra dienas, kad no oficiālā saraksta un no otrā saraksta visi mēģina iespiest iekšā savus rezultātus. Nu, cik ļoti var izcelties jūsu rezultāti starp vēl 10 citu Baltijas uzņēmumu. Bet, protams, ja ir bažas par to, ka varētu būt arī tādi, nu, teiksim tā, nepārāk glaimojoši rezultāti un gribētu tos pasniegt citā formātā, vairāk ar tādām preses relīzēm jau vēlāk, tad ok, tad dar, jā. Bet, ja gribās izcelties, tad citu datumu. Ļoti labi. Ļoti labs padoms. Un Kaspars arī dos nelielu ieskatu. Es ceru, mums laiks tam beigās paliks. Mūsu šodienas galvenā tēma ir mākslīgais intelekts. Es zinu, ka mēs iepriekšējās reizēs par to ar Kasparu esam runājuši, bet šajā reizē varbūt tiešām drusku padziļinātāk ar tādu nākotnes skatījumu. Un mēs, protams, arī vienmēr aicinām iesaistīties diskusijā jūs. Tā kā rakstiet komentārus, izsakiet savu viedokli. Mums jau patīk visi tie komentāri, kas jau ir zem YouTube video sarakstīti, vai ne? Kristap, nebūs mums jāsāk mainīt nosaukums uz KP2 AI vai kaut ko tam līdzīgu, vai MI. Es ceru, ka nē. Vajag palikt pie tēmas tomēr, zin kā. Bet mēs šodien nonāksim pie tā, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi. Un, Protams. Sāksim mēs ar tādām ziņām. Es domāju, ka kas manā redzes lokā ir nonākuši 3 temati, kas tomēr tirgus kaut kādā mērā ir ietekmējuši. Viens ir Amerikas tarifu tēma un sāga. Parunāsim arī nedaudz par Irānu un tad arī par Meksiku, kas Meksikā notiek. Sāksim ar tiem tarifiem. Šodienas Financial Times ir raksts par to, ka nu jau 900 uzņēmumi Amerikas Savienotajās valstīs ir vērsušies tiesā, prasot kopumā 175 miljārdus dolāru. Tātad tā summa jau ir uzaugusi tādā apmērā. Un, protams, ka mēs nevaram prognozēt, kas un kā tās tiesas lems, un tur vēl arī nav līdz galam skaidrs publicēts tas pilnais lēmums, bet šādas kustības ir sākušās. Var sakot, es jau tur neatkārtošos. Tie, kas noteikti seko līdz pasaules notikumiem, zina to, ka augstākā tiesa ir atcēlusi Donalda Trumpa ieviesto to tarifu režīmu. Un tas, kas varbūt ir tas būtiskākais šajā visā, ir, ka tas izņem diezgan daudz kārtas ārā no Trumpa rokām, tuvojoties vidustermiņa vēlēšanām. Protams, pašu Trumpu tas nekā neietekmē, jo vidustermiņa vēlēšanās neievēl prezidentu. Bet, jebkurā gadījumā, tas republikāņu izredzes var diezgan sašūpot. Un, man liekas, tā ir tā galvenā un lielākā ietekme. Ja runājam par tirgiem, tad tas, kas man likās interesanti, ko es pat īstenībā tā nebiju iedomājies, man likās, ka tirgi kaut kā reaģēs uz šo visu, bet izrādās, ka tirgi ir mazliet gudrāki. Ja pareizāk sakot, investori ir mazliet gudrāki tajā ziņā, ka viņi jau bija iecenojuši šo te, tiesas lēmumu, vai ne? Un tādā ziņā nekādas lielas tādas izmaiņas tirgū nenotika. Tur pakustējās plus mīnus, bet tiešām pa maziem procentiem viss. Tā kā tā ir viena tāda interesanta lieta, ko es kaut kā biju iedomājies, ka nu jau kaut kas būs, nu jau kaut kas sakustēsies, bet kā. Zini, kurā brīdī, manuprāt, var būt kaut kādas izmaiņas. Tajā brīdī, kad tu saki, ka nonāks līdz kaut kādam tam tiesas spriedumam, kur pasaka to, ka ok, šādā veidā ir jāatgūst nauda, jeb jāatdod nauda. Un tad īstenībā tie 100 kaut cik vai cik tur tie miljardi,
tie nonāk uzņēmumu PNL-ā, ja? Droši vien, nu ne jau viņi aizies patērētājā, ja? Un tas varbūt ir kaut kāds mazliet papildus rāviens uz augšu akcijām, tāpēc, ka peļņā aiziet. Jā, starp citu, arī tagad tas gājiens ir uz augšu. Tieši tā, kā Kaspars teica, ka ir, nu, tā kā viņi jau sāk iecerēt to arī. Tā kā tas, man liekas, tas tirgus ļoti pakāpeniski tā skatās uz priekšu, kas notiks, vai Mhm. ne kaut kā, un jau iecero tās daudzas lietas. Meksikā mums tur sākās liela trakumi ar to, ka narkobaronu novāca Meksikas valdība kopā ar, saprotu, Amerikas Savienoto Valstu spēcdienestiem. Un, var sakot, tur tika salikta, nu, var sakot, kas tur notiek. Tur ir tā, ka bandas parāda, kurš tie ir saimnieks. Un sāka demolēt pilsētas ciemus un aizdedzināt tur automašīnas, veikalus un tā tālāk. Kas, protams, pirms FIFA spēlēm, kas sāksies pēc, ja nemaldos, mēneša, ne mēneša, nu, jebkurā gadījumā diezgan drīz, sāksies futbols. Un Amerika, Meksika kā organizatora valstis, protams, ka šajā visā situācijā ir tādā drusku ķīlnieku lomā, jo nu, kaut kā pasteigušies bija, vajadzēja droši vien to baronu šaut pēc tām spēlēm. Bet, nu, Nu, jo, droši vien, ka bija jādara, kad bija iespēja, jā. jā, tas laikam ir tā. Bet, nu, tad, bet ko tas atkal tirgos paskatāmies, tad sakustējušies ir mazliet to kompāniju akcijas, kas aktīvi nodarbojas ar loģistiku un tirdzniecību tieši saistību nu, Meksikas ASV ietvaros. Un ko var redzēt, ka arī, protams, valūtas kustības notiek kaut kā peso periodiski, tā kā nonāk kaut kādā spiedienā. Nu, bet atkal es tā paskatījos šodien, viss jau ir atgriezies puslīdz atkal normas robežās. Mhm. Un ja šis nosacīti karš vai tas nekārtības iziet varbūt ārpus Meksikas robežām, ko viņi ir tā kā solījuši, ka viņi to tā kā gribot darīt, ja tas ienāk, teiksim, kaut kur Kalifornijā vai kaut kur tur dienvidos, nu, tad tas var vēl kaut ko mazliet pakustināt, bet visādi citādi mēs, protams, ļoti ceram, ka Meksikas valdība to visu pasākumu apturēs. Un tā pēdējā lieta par Irānu joprojām ir īsti nav tā kā skaidrības par to, kas notiks ar šo reģionu. Trumps pagājušajā nedēļā paziņoja to, ka nav izslēgts militārs uzbrukums, kas visticamāk viņa vārdiem nozīmē, ka mēs to darīsim. Blogeri un teiksim, komentētāji Amerikā arī par šo jau ir diezgan pārliecināti, ka nav citu variantu, tur atpakaļ ceļa nav. Mēs esam jau savākuši tik daudz spēkus pie Irānas, ka pēc būtības tas viss ir izmaksājis miljardus. Nu, nav variantu tagad Trumpam pateikt, nezinu, kā braucam visu atpakaļ. Tā kā tas arī ir variants, un es skatos, ka, protams, ka te naftas cenas ir raidījušas kaut kādus signālus par to, ka nu, tās ir uz šo notikumu jutīgas un tā. Nu, Ziniet, ar to tā. Irānu es atkal lasu to, ka jā, tur tā kā viņš sev ir ielicis tādās lamatās, kur tieši tā kā tu saki, jā, tā kā gandrīz vairs nav variants. Nu, tā kā, nu, vai nu ir jādabūt tas tā piekrišana, ka viņi kaut ko tur mainīs savā politikā pret kodolu visu arsenālu, nu, vai ir jāiet virsū, bet šis te iešana virsū, es lasīju kaut kādus komentārus par to, ka pat ar to visu savilkto, jā, kaut kādai tur mērķiecīgam nelielam uzbrukumam teorētiski pietiek, bet tā, lai, piemēram, taisītu tādu pilnu apmēra, tā, ka tur nu, iet iekšā bez mazvai, tad pat tam ar visu to, kas tur saversts, tur pietiek pāris dienām tas viss resurss. Līdz ar to nu, it kā ir kaut kas daudz sadarīts, bet tā, ka viņi būtu gatavi tā pavisam tur to visu darīt, nevis tikai tur apšaudīt un parādīt kaut kādu šo spēku, bet tā pa nopietnam darboties, tāpatās tur vēl esot pa īsu. Ja? Jā. Un es domāju, ka tā viņu taktika, un tas, protams, mans neeksperta viedoklis ir, ka tiešām viņi visticamāk plāno līdzīgi kā Venecuēlā
ātru operāciju pa ļoti precīziem mērķiem. Viņi vienmēr to ir arī darījuši pirms tam. Starp citu, Irāna arī, tad, kad raidītās raķetes, viņi trāpīja ļoti precīzi pa ļoti specifiskiem punktiem, nekādus haosus neizraisot un kaut ko tādu. Ar helikopteru ielido, nolaižās lejā, savāc, ko vajag savākt, apkārt apšauda visu un laižās prom. Kaut kā tā, es to tā iztēlojos, un es domāju, ka Kaspars arī pareizi saka, tam jau viņiem tur to spēku pietiek un atlikt likām, man liekas. Jā. Bet Tā, naftas cena, jā. bet zini, kā Naftas tas būtu cena, jā. naftas cena, to mēs nevaram zināt, jo tie gadījumi arī bijuši tādi, ka tur liekas, viss tūlītās būs tur kaut kas ciet, tāpēc ir jābūt naftas cenai augšā. Pēkšņi sākās ritīgākie kritumi vai tur kaut kādas tās lielās naftas krīzes, kas bija kaut kādos tur vai 70. 80. Neatceros. Bet tie virzieni var būt visādos. Ja tas vienlaicīgi izraisa kaut kādu pārliecības zudumu pasaules ekonomikas spējā, tad uzreiz nafta īstenībā krītās. Tāpēc, ka naftas cena veidojās no marģinālā pieprasījuma tajos pēdējos miljonos barelu, cik dienā tiek patērēts. Ja, un tur mazliet krītās pieprasījums, ja tad iet visus. Jāpaskatās, es neesmu apskatījies tos futures, kā naftai, kā viņi tur tagad. Bet, labi, tas varbūt arī nav gluži tas šodienas temats galvenais. Varbūt tev ir par rokai, es nezinu. Es uzreiz ātrumā arī skatoties, tur šobrīd nafta ir bišķiņa atgūsies no kaut kādiem zemākiem līmeņiem, bet nekur tālu viņi tur nav aizgājuši. Nav aizgājuši, jā. Labi, ķeramies pie mūsu šodienas, man liekas, galvenā temata - mākslīgais intelekts un tā ietekme uz mūsu dzīvēm vispār tādā lielā, plašākā mērogā, bet, protams, mūs jau interesē investīcijas un ieguldījumu kapitālā un tā tālāk. Jā. Kaspar, sāc, ko tu esi pamanījis un izlasījis labu? Jā, Kristap, iedomāsimies šādu fiktīvu scenāriju, ka ir 2028. gada vasara, un mēs no rīta atveram ziņas un redzam, ka bezdarbs ASV ir 10%, akciju tirgus, piemēram, S&P 500 ir nokrities par gandrīz 40% no 26. gada pīķa. Mēs nezinām, vai šobrīd, vai gada laikā, bet no 26. gada pīķa. Un, cilvēki ir kļuvuši apātiski, jo tā ir kļuvusi par normu, to, ka bezdarbs aug un tirgi asiņo un krīt. Un, te būtu jautājums, kas tā kā notika, vai skāra tur jauns vīrus, vai sabruka globālā banka vai apdrošinātājs. Un nē, patiesība ir daudz citādāka, ka investori bija izrādījušies precīzi savās prognozēs par mākslīgo intelektu. Tas tiešām ir mainījis visu. Bet investori nesaprata to, ka mākslīgais intelekts ir bulliši, jeb pieaugošu spiedienu izdevīgs uzņēmumu peļņām, bet var izrādīties graujoši ekonomikai kopumā. Tad līdz ar to tas tāds īsais ievads un tam, ka es gribu iziet ar jums cauri šodien vienam domas eksperimentam, ko ir publicējis Citrīni Research. Un tas pēdējā nedēļā tas viens no viskarstākajiem, kur ļoti interesants gadījums, kur neatkarīgi šie pētnieki Citrīni Research ieraksta savā sapstakā, ieraksta izpētes ziņojumu, akcijas cenas tur pēc tam uz to reaģē un krīt, jo šajā fiktīvajā scenārijā ir minētas kaut kādas konkrētas akcijas tīri piemēra pēc. Un pēc tam lielie mēdīji uz šo atsaucās, un lielo uzņēmumu vadītājs sāk komentēt. Ja, mēs ieliksim linku arī, starp citu, jūs varat apskatīties YouTube. Links uz šo rakstu. Jā. Un tad raksta būtība ir tāda, ka rakstā ir fiktīvs 28. gadā publicēts makro pārskats, jeb ekonomiskās un finanšu pasaules pārskats par to, kas notiek šajā brīdī, un tajā pārskatā tiek attīta atpakaļ bilde, kā tā līdz tam nonāca. Un es tūlītās tādās pavisam īsi, cik man sanāks īsi, jo pašu rakstu izlasīt vienā aizņem 10 minūtes, tāpēc es mēģināšu 5-6 minūtēs iekļauties tajā pastāstot to galveno domu. Tā galvenā doma ir tāda, ka mēs atgriežamies 26. gadā, jeb šodien, un tehnoloģiju tirgu es negribētu teikt, ka varbūt valda eiforija, bet kopumā tomēr tāpatās mēs paskatāmies S&P 500 indeks ir pie augstienēm, viss ir salīdzinoši labi. Gads rit uz priekšu, un tad jau mēs ejam tālāk tajā scenārijā, ka gads rit uz priekšu un sākas pirmais balto apkaklīšu, jeb augsti atalgoto biroju darbinieku atlaišanas vilnis, ja uzņēmums sāk integrēt jaunās paaudzes mākslīgā intelekta tieši aģentus, kuri visu kaut ko dara paši, viņiem uzdod uzdevumu, viņi visu kaut ko sadara. Un tirgi par to priecājas. Atlaišanas dara tieši to, kas tam jādara. Uzņēmuma peļņu maržas kāpj.
akciju cenas aug. Ietaupītā nauda no darbinieku algām tiek atkal ieguldīta atpakaļ jaunās jaudās, lai vēl vairāk pirktu šos mākslīgā intelekta risinājumus. Un vēl kas izskatās uz papīra, arī nominālais IKP, jeb iekšzemes koprodukts, arī aug. Un produktivitāte sasniedz tādus līmeņus, kādi nav redzēti kopš 50. gadiem, jo mākslīgā intelekta aģenti neguļ, neņem slimības lapas un neprasa veselības apdrošināšanu. Bet te sāk parādīties pirmās plaisas reālajā ekonomikā, jo ekonomikas sāk lietot tādu terminu kā rēgu, jeb spoku IKP, jeb ghost GDP. Tas ir ekonomikas apjoms, kas parādās valsts statistikā, bet nekad necirkulē atpakaļ reālajā ekonomikā. Kāpēc? Tāpēc, ka viena milzu serveru ferma Amerikā tagad ģenerē tādu pašu vērtību kā 10,000 korporatīvā darbinieku Ņujorkas ofisos, bet tā serveru ferma viņi neiet pusdienās uz restorānu, viņi nepērk drēbes, neņem hipotekāro kredītu, nebrauc atvaļinājumā, un attiecīgi pārējā daļā šī naudas aprite samazinās, un tas ātrums vienkārši, var teikt, apstājās, un mākslīgā intelekta patēriņš reāla ekonomikā kļūst tuvu nulai. Un krīze neaprobežojas tikai ar to, ka cilvēkiem nav naudas. Krīze arī iznīcina pašus biznesa modeļus. Līdz 27. gadam mākslīgais intelekts vairs nav tikai rīks, tas ir šo te autonomi darbojušas aģentu tīkls. Un tā doma ir tāda, ka pēdējos 50 gadus milzīga daļa ASV un pasaules ekonomikas ir balstījusies uz to, ko varētu saukt par man pārtulkoja kā berzes monetizēšana, jeb to, ka mums ir kaut kāds angliski friction, ja? Ar domu tādu, ka mums ir kaut kāds neliels šķērslīts, ja lietas prasa laiku, mums beidzas pacietība, ja? Tāpēc mēs paši varbūt nemeklējam visizdevīgāko ceļojuma plānu, viesnīcu, lidmašīnu un visu pārējo, mēs vienkārši paņemam tūroperatoru piedāvājumu, tas, ka viņam viss ir sapakots, ja? Un tad mēs izvēlamies arī pazīstamākos zīmolus, jo mēs zinām, ka šis tā kā strādās un ir slinkums pētīt alternatīvas. Mēs bieži vien pārmaksājam, lai izvairītos no tagad jau liekiem klikšķiem, bet agrāk tas būtu tāds pamatīgs darbs. Bet tagad iedomāsimies to, ka telefonā dzīvo mākslīgā intelekta aģents, un viņam nav slinkums, viņam nav pacietības limita. Kā viens piemērs tiek minēts pārtikas piegāde, ka šīs pārtikas piegādes platformas varētu būt būtiski apdraudētas. Turpat kā piemērs nosaukt DoorDash, Wolt, vai mēs varbūt varam domāt Bolt, ka aģentam nav mīļākās lietotnes. Ja? Aģentam var pateikt, es gribu šo ēdienu, un viņš sekošu simtaļā iziet cauri 20 dažādām platformām vai piedāvājumiem, kā pie tevis šo pārtiku nogādāt, ieskaitot no paša uzņēmuma pat tiešo risinājumu. Tie modeļi tiešām var kļūt, ja tie gandrīz bezvērtīgi, ja šie aģenti nonāk. Tad apdrošināšana, cik daudz apdrošinātāji pelna uz mūsu slinkumu, kad mēs vienkārši automātiski pagarinām polisi. Mākslīgā intelekta aģents to nepieļaus. Jā. Viņš aizies, tā nāk termiņš, jā, viņš 20, 30 variantus, pašus apdrošinātājus, vēl brokerus savā starpā sarīdīt, jā, un tad dabūt vislētāko to piedāvājumu, un vienmēr kāds mēģina dabūt lētāk, un tad kopumā arī tas tirgus, nevis pat aug, bet sēžās. Tad maksājumi, ja, tas kā kāds cits piemērs bija, kā var Visa un Mastercard apdraudēt to, ka mākslīgā intelekta aģents var izdomāt, tāpēc kam to 2-3% komisiju, varbūt mēs savā starpā ar pārdevēju vienojamies, ka mēs norēķināsimies caur stablecoinu ar tur 10 vai 100 daļu no procenta, tā vietā, lai tu maksātu kartes pieņēmējiem, ja, un tad tie maksājumi iziet caur stablecoinu, ja. Tad viss tas tirdzniecības, bet starpniecības slānis, kas balstījās uz mūsu cilvēcisko, tā teikt, vājumu un slinkumu, potenciāli var izzust. Es atgādinu, ka mēs par scenāriju runājam, ja, tas, kas ir aprakstīts researchā. Piedod, vēl brītiņi jāpaturpina, ja, ka Droši. Jā, tad šeit tā kā skeptiķi varētu teikt to, ka vēsturiski ir bijis tā, ka atnāk kaut kas jauns, un tas rada jaunas darba vietas. Kā piemērs, pagaidiet, kad izgudroja bankomātus, tad banku filiāles kļuva lētākas, tās atvēra vairāk filiāļu, un banku darbinieku skaits patiesībā pieauga. Tā kā tehnoloģijas iznīcina vienus darbus, bet rada citus. Vēsturiski tā ir taisnība, bet atšķirība ir tā, ka iepriekš katram jaunam darbam vajadzēja cilvēku, bet mākslīgais intelekts ir intelekts, ja, tas rada jaunas profesijas, bet tas pats arī tās spēja aizpildīt potenciāli.
Un tad mēs runājam par tādu tā kā neatgriezenisku cilvēku aizvietošanu. Un te arī teksta autori min kādu sāpīgu piemēru, kā, lai saprastu par tām baltajām apaklītēm, ka iedomāsimies produktu vadītāju, piemēram, uzņēmumā Salesforce, bet tas varētu būt arī jebkurš cits uzņēmums, kurš ASV pelnīja $180,000 gadā. Viņu atlaiž kaut kādā vienā no šiem te viļņiem, kur jau ir aizgājuši priecīgā spirāle par to, ka viss būs lieliski. Viņiem sāk zust klienti. Ja? Starp citu, kas ir interesanti, ka viena šī teorija ir tāda, ka mākslīgā intelekta aģenti sāk šobrīd var radīt daudzas sistēmas, kas potenciāli ir šie servisi, tāpēc arī šīs kompānijas tik ļoti krītās. Bet viena no kritikām ir tāda, ka īstenībā pagaidām viņi to gan gluži tā nevar, bet kas gan mainās, ir tas, ka tā lietotāji, kuri sāk mēģināt šo visu pārliecību, ka var. Un tad viņi ar to pārliecību jau iet pie šiem uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus, un saka, hei, bet kaut kā es varbūt iešu prom no tevis. Un tad tā vietā, lai tas SaaS uzņēmums tev paprasītu 5% cenas pieaugumu ikgadējo, viņš te īstenībā iedod 20 vai 30% diskontu. Un tur tās peļņas maržas sāk iet projām. Bet atgriežoties pie šī darbinieka, ja kurš tā rezultātā ir atlaists, kurš pelnīja $180,000 gadā, viņš nevar atrast līdzvērtīgu darbu. Tāpēc, piemēram, sāk braukt ar Uber, pelnot $45,000 gadā. Ja mēs pareizinām šo stāstu ar simtiem tūkstošu to balto apaklīšu darbinieku, tad arī šie cilvēki piesātina zemāku atalgojumu darba vietas, jeb šo tirgus segmentu. Un, protams, arī tur samazinās algas un kopumā tā spirāle spiežās uz leju. Un tad mēs tur nonākam pie nākamajiem. Tas, ka šis viss tas efekts tur iet un veļās, ka nonākam pie tiem makroekonomikas draudiem, pie kredītiem, ka privātā kapitāla fondi gadiem ilgi ir devuši kredītus tieši šiem programmatūras un tehnoloģiju uzņēmumiem, ko es patās pieminēju, un ar domu tādu, ka viņiem jau ir šis abonents, un tā tad viņu ienākumi ir stabili un, var teikt, nemainīsies. Ja? Bet, kad šie uzņēmumi sāk zaudēt ienākumus un peļņas maržas, tad var izrādīties tā, ka kaut kādā brīdī, cik viņi spēj apkalpot šīs kredītsaistības, un vai tur nevar sākties kaut kādi masveidīgi defaulti. Un sliktākais ir tas, ka to fondu stabilā un ilgtermiņa nauda, jeb kas ieguldījos fondos, tie jau tiešām arī beigās ir tie paši pensiju fondi un dzīves apdrošināšanas uzkrājumu pārvaldnieki, ja, bet pa lielam beigās cilvēki parasto naudu. Un pēc tam tas nākamais vēl lielais solis ir mājokļu tirgus, kur ASV ir $13 triljonu vērts hipotekāro kredītu tirgus. 8. gadā krīze sākās, jo kredītus deva cilvēkiem, kuri jau sākumā nevarēja tos atļauties, bet šoreiz situācija ir pretēji. Kredīti dod tiem cilvēkiem, kuriem ir izcili kredītreitingi. Un tie ir labi kredīti. Problēma ir tāda, ka viņi aizņēmās naudu balstoties uz nākotni, kas vairs neeksistē. Viņi rēķinājās ar savu $150,000-200,000 algu, bet tagad viņi, piemēram, saņem 45. Kaut kādā brīdī viņi noēda uzkrājumus, un atkal tur sākās defaulti, un vairs nespēja samaksāt par savu māju, tur Silīcija ielā, Sietlā vai Ostinā. Un, ko dara valdība? Valdība ir lamatās, jo esošās nodokļu sistēmas pamatā ir nodoklis par cilvēka laiku un darbu. Cilvēks strādā, saņem algu, valsts paņem daļu. Un, kad ienākumi no darba algām rūk arī valsts budžets, un tajā brīdī, kad sabiedrībai visvairāk ir nepieciešams šis atbalsts, tad budžets jau tukšojās. Tad droši vien, kad nāksies kaut kādi priekšlikumi par to, ka vajag taksēt, ja uzlikt nodokļus mākslīgā intelekta jaudām, vai veidot kaut kādu sovereign wealth fundu, ko īstenībā to jau tagad tur runā, un Amerikā visu kaut ko arī spriež. Bet tāpatās tur nespēja, pieņemsim, politika līdz galam vienoties, vai tas ir komunisms vai neizbēgama izdzīvošana, vai kas tas tāds viss ir. Un sausais atlikums no visa šī doma eksperimenta ir tāds, ka kopumā modernās ekonomikas vēsturē cilvēka intelekts bija deficīts un kapitāls bija pieejams. Bet tas šobrīd mainās. To, ka šī intelekta prēmija, ja tā var teikt, izzūd, pieņemot šo scenāriju, to, ka tas mākslīgais intelekts ar aģentiem būs tik spēcīgs un piepildīsies daudz no šiem minētajiem notikumiem. Pagaidām mēs vēl esam 26. gadā. Tas bija 28. gada scenārijs potenciāli, kā varētu tas viss izskatīties. Un tās negatīvās spirāles vēl nav iegriezušās. Un es gribētu teikt, mums ir laiks pārvērtēt savus portfeļus un savus pieņēmumus. Rakstā autori saka to, ka vēl ir laiks arī pārdomāt to, kāda ir mūsu sabiedrības modeļa. Bet es domāju, sabiedrības modeļiem ar pusotru gadu nepietiek vai 2 gadiem kaut ko tur pārdomāt. Ja? Līdz ar to tas arī ir
Tas arī ir viss par to scenāriju. Es domāju, ļoti labs doma eksperiments. Mēs noteikti ieliksim, kā tu minēji, linku Jā. aprakstā. Kādas tavas pirmās domas? Es, kad izlasīju šo rakstu, es principā sēdēju ilgi un skatījos vienā punktā. Viens no tādiem maniem domu vingrinājumiem vienmēr ir pamēģināt saprast, kā var no šī scenārija, ko Kaspars nu pat izstāstīja, izvairīties. Un vienīgais, kas man nāca prātā, bija patiesībā vēl vairāki atvasinājumi no tiem modeļiem, no tām jukām un no tā haosa, kas vispār sāksies. Es tikai varēju izdomāt arvien vairāk piemērus tajā frontē, bet nevienu, kas varētu to visu slāpēt. Nu, es vienkārši piemetīšu vēl vienus 5 centus par izglītību. Piemēram, tas, ka šobrīd programmētājiem nav nepieciešams vairs rakstīt kodu rindiņas, bet principā viņiem jāpārzina vienkārši kas vispārējie principi un jāspēj labi uzrakstīt prompti. Un principā visa izglītības sistēma virzīsies šajā te virzienā. Kad notiks kaut kādas lielākas kolīzijas, sistēmas savā starpā nesarunāsies vai kaut kas tam līdzīgs, tu vairs to nevarēsi atrisināt ar promptiem. Tev būs jāiet pašam padziļināti iekšā, jāatseko, kas viss ir bijis pa ķēdītē un jāsaprot, kur ir notikusi kļūda. Un to vairs neviens nemācīs izdarīt. Būs kāds piedais, kurš tā kā ir jāatrod pa $1 miljonu. Jā, principā, un tas maksās kaut kādas nenormālas naudas un vispār. Bet pēc būtības šim scenārijam, ko arī Kaspars izstāstīja, man liekas, ļoti labi, ir vēl tik daudz visādi atvasinājumu, par kuriem mēs pat iedomāties nevaram. Kur notiks kolīzijas, krīzes, katastrofas un tā tālāk. Es teiktu tā, es kādu mazliet varbūt sirdī fatālists, es liecos domāt, ka virziens ir tas kurs ir uzņemts. Cilvēki ir ar kaut vai to pašu ChatGPT sajutuši to ērtību, kas ir, un cilvēks pie komforta pierod. Tajā brīdī, kad viņš pierod, tu viņu nevari pagriezt vairs mazliet, domāšanu tu nevari vairs citādāk pagriezt, tāpēc, ka pēkšņi tas ChatGPT ir kļūst par manu psihiatru, par manu skolotāju, par manu kompāniju, companionship, kaut kādas sajūtas un tā tālāk. Tātad tas rada ļoti lielu vilkmi, iet šajā komforta virzienā, kas nozīmē, lielā kritiskā masa to būs izdarījusi. Un man ir kaut kāda sajūta, ka tas jau notiek. Ka tas šogad tas notiek, ko tu par tiem sabiedrības modeļiem runāji. Nepagriezīs to vairs neviens atpakaļ. Neviens. Es, starp citu, arī ieteiktu, ja jūs pēc tam to rakstu lasīsiet, palasiet arī komentārus. Ar komentāros ir ļoti daudz vērtīga kritika, un pēc tam var atrast arī citus rakstus, kas atsaucās šo, un negluži kritizē kā pilnīgi nederīga, bet viņi drīzāk vienkārši iedod citas perspektīvas. Iedod kādu perspektīvu. Un viena no šīm perspektīvām, kas man likās interesanta, tas vēl kādā citā rakstā bija rakstīts, tas man būtu jāatrod, bet tā galvenā doma bija tāda, ka tā krīze, protams, būs ekonomiska, šajā scenārijā, bet šis alternatīvs domu gājiens ir, ka tā patiesā krīze būs jēgas zaudēšana. Jo, kā minētais piemērs, šis baltās apakles darbinieks, viņš bija tomēr ar savu statusu, jo viņš ir produktu vadītājs. Lai viņš tur nonāktu, viņš ir mācījies, viņš ir ieguvis izglītību, viņš ir kaut kā izskatās savu līdzcilvēku acīs, kāda viņam ir šī loma, gan darbinieki, gan ģimene, gan viss pārējais. Līdz ar to, ka mainās šī situācija, tam vairs gandrīz nekam tirgu nav vērtības, un viņš principā zaudēs savu to dzīves jēgas, kas tev bija pierasts atkal gadu 10 gadiem vai pat 100 gadiem, to, ka tev izglītība ir status, tev, teiksim, lai līdz turienē tiktu, arī tur tev ir tas status, bet pēkšņi to vairs neviens nenovērtē, un tāds, kas es tāds vispār esmu, un līdz ar to tu pat vari, droši vien brauc tajā Uberā, bet tev vispār tā dzīves jēga, tu esi tik pilnībā sagrauts, un ka tur sākās kaut kādas apātijas, un tad līdz ar to es negribu izdarīt minējumus, kāda tur varētu būt tie scenāriji, bet to, ka arī pašreizējiem kopējai tai visai paaudzei, jeb cilvēcei kā tādai ļoti lielai daļai var atnākt ļoti liela izaicinājuma par to, ko es vispār dzīvē daru, ja pilnībā sagraujās esošā šī sistēma. Bet, protams, ka ir jāpiekrīt arī tiem, kas saka, patiesība 100% būs citādāka.
Iespējams, viņa būs vēl tāda tā kā vēl nekārtīgāka. Varbūt viņa būs sliktāka, varbūt viņa būs labāka, un visi tāpatās laika gaitā kaut ko pielāgo, maina, un viss kaut kādas ietekmes notiekās. Skaidrs, ka viņa būs citādāka, bet droši vien, ka nenoliedzami ir tas, ka ietekme būs, un mēs arī tevi iepriekš kaut kad bijām runājuši, un mēs varbūt arī paši varam padalīties ar to, cik mēs daudz tos rīkus kaut kādās lietās izmantojam, un es, piemēram, zinu to, ka, ja man skatot tās pašas Baltijas uzņēmumus akcijas, tad, ko man agrāk būtu vajadzējis darīt pirms vairākiem gadiem, man principā būtu bijis jābūvē savu tādu izpētes firma, un jāpieņem vairāki jaunie analītiķi darbā, kuriem būtu jābūt šīm zināšanām, kā tos modeļus tur būvēt un kā akcijas vērtēt. Un tad es varētu to visu tirgu mēģināt nosakt tādā veidā. Ja? Vienam man tur sanāk tās dažas akcijas, ko es vēsturiski esmu darījis, bet tagad ar to rīku palīdzību es diezgan varu ātri tos uzņēmumus iepazīt, varu visu kaut ko izdarīt, un līdz ar to nerodās jaunas vietas. Es nevienu neatlaižu, ja man nav ko atlaist, bet es nevienu arī neņemu klāt. Bet tajā pašā laikā man ir radusies iespēja šo darīt. Iepriekš man varbūt nebūtu bijusi iespēja, varbūt nesanāk nemaz tirgu. Līdz ar to droši vien viss kaut kas jauns radīsies, ko mēs šobrīd pat nevaram iedomāties. Es domāju, būs daudz ceļu, kur nāks individuālie cilvēki, būs tik daudz jau šobrīd rīki un iespējas tā, lai varētu būt soloprenēri, ja, kuri izmanto tikai šos te rīkus un dzīvo ļoti, ļoti labu dzīvi relatīvi pret pārējo pasauli. Tā kā vienlaicīgi gan iespējas, gan izaicinājumi. Jā, un tiešām arī, ja jūs esat baltās apaklītes darba darītājs, tad es teiktu, ka jums šobrīd jābūt ausīm saspicētām, kā saka, un fokusam ļoti, lai saprastu, kas ir mana identitāte. Un par šo, starp citu, man ir saruna ar Gintu Jāni. Iepriekšējā mediānā, tas ir pagājušās nedēļas mediānā, varat apskatīt, kur ir tieši runa par šo identitātes meklēšanu mākslīgā intelekta laikmetā, tieši savā karjerā. Ko tas nozīmē? Kas es esmu? Nevis kā darba darītājs, bet kas ir drīzāk manas vērtības, ko es vēlos sasniegt dzīvē, kam es vēlos pieslieties, kādai lielai kustībai vai kādai lielai domai. Ja, piemēram, ja es, piemēram, sev saku, ka mana tā atzvaigzne ir Latvijas tautsājumniecības uzplaukums un tā tālāk, tad, attiecīgi, izējot no tā, es veidoju kaut kādu savu identitāti. Vienalga, vai es esmu žurnālists, jurists, traktorists vai kas cits, es tiecos uz šo mērķi sasniegt viņu ar tām zināšanām un prasmēm, kas man ir. Un tad jau tie mākslīgais intelekts ir mans palīgs, nevis kaut kādā ziņā tas, kas aizvieto mani. Ja? Līdz ar to te ir visādas arī formulas, kā par šo domāt. Tas nav gluži tā kā viss tagad paceļam rokas, kā saka, slīkstam nost. Jā. Es domāju, viens ieteikums varētu būt tāds: noklausāmies mūsu, kad esat noklausījušies tik tālu, varbūt, ja vēl interesē, izlasam, un tad uz nedēļas nogali izslēdzam visu pārējo un laukos, kalnos vai mežos vai kur apdomājam, kā tā dzīve ir, ieelpojam svaigu gaisu, un pēc tam jau tad nākamajā nedēļā sākam varbūt kaut ko arī vairāk jau sākt meklēt vai pētīt vai kaut ko tam līdzīgi, bet tā citādāk. Paņemot to, ko mākslīgais intelekts nevar izdarīt. Viņš nevar aiziet dabā, atpūsties un brīvi padomāt. Un arī dabā atpūšoties, jums tās smadzenes fonā strādās, ja? Bet tad arī tie varbūt risinājumi atnāks. Jā. Parunāsim par vēl vienu tematu, kas ir šie ieguldījumi. Ieguldījumi turpinās. Nav nevienu dienu apstājusies dzirnavas, kas maļ jaunas ieguldījumus datu centros un mikročipos un tā tālāk. Kas tev par šo ir sakāms? Jā, ļoti interesanti. Mēs nebijām tik sīki pieskārušies, jau kaut kādi šī galvenās tās atziņas par to, ka par šiem cirkulārajiem darījumiem, to, ka viens iegulda vienā, pēc tam viņš uz tā rēķina var paņemt vēl lielāku kredītu, no otra atkal nopirkt čipus. Tas kaut kā ir bijis jau tādā, kaut kur priekšpusē. Tas bija pirms dažiem mēnešiem, un tas vienkārši viss jau tur pieņēmuši. Tā ir. Tā ir. Tā ir, jā. Bet tagad te bija šonadēļ tāds labs raksts arī no Financial Times, ka Moody's reitinga aģentūra Moody's viņa brīdina par to, ka uzņēmumi bieži vien mēdz šos te datu centrus neiekļaut savās bilancēs. Viņiem ir saveidotas finanšu struktūras, kur teorētiski, droši vien jau viņi ir ar juristiem un visu pārējo šobrīd izdomājuši, kāpēc viņiem to nevajadzētu iesniegt. Bet tur kā piemērs ir par to Meta.
kur viņi būvē. Meta būvē kaut Hyperion facility, tad šo te datu centru Luizijānā. Un tas ir iekļauts speciālajā, šajā special purpose vehicle, jeb SPV, speciāli uzņēmums, latviski sakot, kas saucās Bainet Investor, un tas saņēmis ir finansējumu no Blue Owl Capital. Un tad viņi būvē šo datu centru, un pēc tam Meta šo datu centru īrēs no šīs firmas uz sākotnējo termiņu 4 gadi, bet ar opciju to pagarināt līdz pat 20 gadiem. Bet šobrīd sanāk, tas nekādā veidā neparādās metas bilancē, tas, ka viņi nav šobrīd iztērējuši faktiski naudu tam. Kā vienīgais varētu būt, piemēram, šīs 4 gadu potenciālās nomas saistības. Bet pat tas vēl nebūtu tik daudz, ka papildus nosacījums ir tāds, ka Meta garantē kompensāciju līdz pat 28 miljārdiem ASV dolāru, ja šī īpašuma vērtība kritīs, ja šīs datu centra vērtība kritīs. Līdz ar to tur ir kaut kādas potenciālās saistības. Un tad līdz ar to skatoties vienkārši šodien, piemēram, uz Meta vai kādu pieminēts Oracle šajā rakstā arī pārskatiem, varbūt neizstāsta, ka vēl viņi ir tik daudz vai paši savus līdzekļus uzreiz salikuši iekšā. Bet tā laika deglis, kaut kādā brīdī ir laika deglis, bet, ja kaut kas sajies nepareizi, tad varbūt tā, ka viņiem ir pēkšņi kaut kādā brīdī 28 miljardi jādod projām par īpašumu, pieņemot līdz nulē. Droši vien, ka tā nenotiks, bet ir potenciāli milzīgas saistības pretējā pusē. Un pēc tam vēl vēlāk šajā nedēļā bija interesants komentārs no Michaela Burry, kas ir The Big Short. Ja filma nav redzēta, ejam noskatāmies arī brīvdienās. Un viens no tēliem, bet viņš ir īsts cilvēks, kurš dalās šobrīd arī ļoti aktīvi saviem novērojumiem. Viņš kā piemēram minēja Nvidia, un ka tieši Nvidia šonadēļ atskaitījās. Un viena no tām interesantajām niansēm, kas tur parādījās, bija tāda, ka agrāk pozīcija, kas bija kaut kāda nākotnes izdevumi kaut kādām rūpnīcām vai ražošanai, vai future commitments, nākotnes apsolījumi, kur viņi kaut ko tērēs. Iepriekš tā pozīcija bija 16 miljārdu dolāru apmērā, tagad gada laikā viņi ir pieaugusi līdz gandrīz 100 miljārdiem. Un tā doma ir tāda, ka viņiem vajadzēja garantēt, veikt priekšpasūtījumus TSMC, kas ir čipu ražotājs, jo tiem vajag veidot speciālas ražotnes tikai Nvidia pieprasījuma dēļ. Un, attiecīgi, viņi grib, lai jau dod man cietu naudu. Un tad tur ir apsolījums pretī, bet tajā pašā laikā Nvidia nav gluži tā, ka uzreiz pretī ir tas, ka viņi to visu tiešām pārdos. Un tur tas risks var būt tajā brīdī, ka ja sašķobās visa kopējā šī tēze un tēma un sāk kristies pieprasījums pēc viņu produktiem, tad naudu viņi ir samaksājuši, prece atnāk, nosēžās noliktavā, un kas tālāk. Un tad iespējams, ka šeit bija runa par 90 cik miljardiem, Nvidia bija ļoti milzīgs šis neto peļņas marža par peļņas apmērs par pēdējo gadu, bet ar šādām te saistībām un vēl kaut kādām dažām lietu sakritībām tur var būt vienā brīdī tāds gandrīz vairs nekā nav. Kaut kur atsaucoties kaut kādiem tur Cisco scenārijiem vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tas tev varbūt vēl ir ko papildināt, vai tev kādas domas par šo visu? Jā, es arī varu atsaukties uz vienu rakstu, kas arī tieši starp citu Financial Times ir par to, ka noticis ir vērojams šajā gadā ir tāds shifts, ja pārēja no investoriem, no mākslīgā intelekta un tā tālāk, jo īpaši tad, kad sāk runāt par to burbuli, daudzi, pirmais slānis, kas nobijās, sāk kaut kur citur skatīties, kur nolikt savas investīcijas. Un atceries, kad es pie tevis viesojos tavā podkāstā, tu man uzdevi jautājumu par to, kāda ir tava ieguldīšanas stratēģija, kā tu, Kristap, uz to visu skaties. Un toreiz tev teicu, ka mana stratēģija cieti ir par to, ka es cenšos ieguldīt lielāko daļu turēt tādos, kas ir tā ar veselo saprātu domājot, liekas tādās lietās, kas cilvēkiem vienmēr būs vajadzīgi. Pārtika, ūdens, medikamenti, kaut kas tam līdzīgs. Tātad bez kā cilvēks nevar, kas vienmēr, teiksim, notiks kaut kādas krīzes, pakāpsies augšu uz leju, bet pēc būtības ir diezgan tā. Un es atzīšos godīgi, tas portfelis man, ja tur ir kaut kādi nelieli kāpumi, tad tas ir tikai tāpēc, ka ir arī daļa tehnoloģiju uzņēmumos ieinvestēts. Bet pēc būtības, ja mēs izņemam ārā tehnoloģiju uzņēmumus, viņi ir stagnējoši vai pat lejupējoši visu laiku.
ko es esmu pamanījis, ka tiešām šī gada laikā tā stabilizācija ir notikusi. Tas acīm redzot, nozīmē, ka arvien vairāk cilvēku liek iekšā. Tās cenas nekustās ļoti strauji vai kaut kā tamlīdzīga, bet viņas ir pagriezušās otrādi. Un tas ir runa te ir par komunāliem, teiksim, kas ir visi pakalpojumi, enerģētika, izejviela, aizsardzības infrastruktūra, viss šis te stāsts. Ja? Un investori ir sākuši pārorientēties. To Financial Times ir arī pamanījis. Jāsaka arī tas, ka šie sektori vienmēr ir bijuši tādā ļoti lielā ēnā arī no valdību izdevumu puses. Amerikā nav daudz naudas tērēts infrastruktūrai, līdz ar to nav daudz naudas, kas ir apgūta ekonomikā šajā ziņā. Līdz ar to tur arī nav bijusi liela ekonomiska aktivitāte. Savukārt jaunie budžeti, kas ir paredzēts, starp citu, var papētīt arī Eiropā, ļoti, ļoti lieli infrastruktūras atjaunošanas budžeti, tur triljonos, enerģētikā, ceļos un tā tālāk. Tā kā es teiktu, ka šis kaut kāds tāds pagrieziena punkts mazliet varbūt investoru domāšanā arī ir noticis. Tāds varbūt ne gluži ļoti saistīts ar to, ko tu stāstīji, bet man liekas tāds papildinājums šim visam. Vienīgais, ko es varbūt piebilstu, ka kopumā es tev piekrītu tādā ziņā, to, ka tās iespējas varbūt arī var meklēt tajā ziņā, tur, kur nāk šis pieprasījums. Bet, ja mēs domājam par tām lietām, kur, piemēram, infrastruktūras vai enerģētikas nodrošinājums mākslīgā intelekta datu centriem. Tas cits stāsts, jā. Jā, bet tie uzņēmumi, kas to visu kaut ko dara, tiem tur daudziem tā akcijas ir aizskrējušas tik tālu, tur, piemēram, Franču Schneider Electric, viņš tik dārgi novērtēts, vai kaut kādi vēl bija citi varianti, kas ir no Eiropas, no Šveicē, Vācijā uzņēmumi, kas visu kaut ko nodrošina tieši šai infrastruktūrai, tur turbīnas ražo, lai varētu taisīt lokālās tur gāzes elektrostacijas, un tam līdzīgi daudz tie uzņēmumi tirgojās ar tādām valuācijām kā bezmazliet tehnoloģiju uzņēmumi. Tad tiem arī ir, tur tā baigi jāpaskatās, nav gluži tā, ka es neņemšu Nvidia, es paņemšu dzelžu ražotāju, jo tas ir relatīvi tur tāds, un tur būs nākamais. Nē, jāpaskatās, kas viss ir noticis, un varbūt tie lielie skrējieni arī ir jau notikuši, un tad jāmeklē vēl kaut kādas tālākas papildus alternatīvas vai pilnīgi ārpus šī rāmja. Jā, pilnīgi piekrītu. Tā kā šis varbūt ir tāds par to, ko mēs par mākslīgo intelektu varējām šodien varbūt pastāstīt. Droši uzrakstiet arī savus redzējumus un komentārus. Noteikti izlasiet to rakstu. Tiem, kam ir interese un arī pacietība lasīt tik garu šo rakstu, jo viņš tiešām ir. Tur ir jāpasēž mazliet, tas nav gluži tā. Pēc katras rindkopas arī mazliet jāpadomā. Nav gluži tā, ka tu viņu tādā vienā rāvienā var izlasīt. Tas ir fakts. Man uzmanību, starp citu, piesaistīja, tas nav varbūt tiešā veidā saistīts ar mākslīgo intelektu, bet varbūt mazliet tomēr arī ir, ja mēs tā skatāmies, kas gan, man liekas, šodien nav saistīts ar mākslīgo intelektu. Viss ir McKinsey pētījums ir iznācis, kurā viņi skatās uz tādu konkurētspējas novērtēšanas eroziju, kā tā varētu varbūt to nosaukt. Proti, viņi ir pamanījuši tirgū tādu interesantu tendenci, ka uzņēmumi, īpaši, teiksim, vadības līmenī, ļoti visu laiku pievērš uzmanību, kur mēs esam tirgū, kā mūsu produkts performē pret citiem produktiem, kā mūsu darbinieks izskatās pret citiem darbiniekiem. Var sakot, ir daudz datu, ir daudz analītikas, un jo parādās vairāk datu punktu, jo tu vairāk apjūts un nesaproti, kuru ar ko kontekstā vērtēt, un tā tālāk. Līdz ar to, kas tiek darīts, tiek pieņemts vēl lielāks darbinieku skaits analītikā, tiek iesaistīti vēl vairāk. Tur mašīnas un mākslīgi intelekti un tā tālāk. Un kas visā tajā ir pazudusi tā saucamā CEO intuīcija, kā McKinsey to saka, ka nav vairs, ka notiek ļoti tāda, es it kā strateģiski skatos uz priekšu, kur es gribu, lai tas uzņēmums iet, cik ļoti mani KPI tiek sasniegti, bet kaut kā tas konkurētspējas novērtējums tiek uzkrāmēts uz analītiķu pleciem, un viņš gluži vairs tā kā neatspoguļo to realitāti. Viņi vairs īstenībā nespēja novērtēt, kas viņu tirgu ir. Un kā McKinsey to ir pamanījis? Viņi ir pamanījuši to tāpēc, ka
Zini, tu esi redzējis tās tabulas, kur rāda, nu, piemēram, kurš ir bijis vērtīgākais uzņēmums, tehnoloģiju uzņēmums pa gadiem. Un tad viņš rāda apakšā tos gadus, ka tie gadi iet uz priekšu, un tad tur mainās tās pozīcijas. Ja, tā. Un interesanti vērot tos modeļus. Un tas, kas ir noticis pēdējos gados, tie līderi visu laiku mainās ļoti strauji. Tā mainība ir notikusi ļoti, ļoti strauji. Un tas liecina par to, ka šīs konkurences priekšrocības, kas kompānijām ir, viņas ļoti strauji nomainās. Ja? Un, tur viens, protams, aspekts ir tas, ka tehnoloģijas mainās, patērētāji ļoti ātri reaģē uz izmaiņām un vēl vis kaut kas, bet patiesībā pēc būtības tā ir uzņēmumu nespēja skatīties uz priekšu. Un te varbūt vietā ir vēl viens raksts, ko es pamanīju, kas nav ar McKinsey nekādā veidā saistīts, bet tas bija atskats uz Apple darbību Tima Kuka laikā, jo Tims Kuks ir, mēs zinām, ka tur plāno viņu tā kā aizvietot, vai viņš meklē sev pēcteci vai kaut ko tam līdzīgu. Un tad tika salīdzināts kaut kādā ziņā tas viņa veikums ar Steve'u Jobsu. Un tas Steve's Jobs, protams, ir vizionārs. Viņš redz ļoti, ļoti tālu uz priekšu, un viņš to kompāniju spēja virzīt tādā lielā ciklā, to konkurētspēju uz priekšu. Un tagad, ja mēs paskatāmies Apple Tima Kuka laikā, tomēr daudzās pozīcijās konkurētspēju ir zaudējusi. Tagad jau pat vispār runā par to, ka nāks jaunās operētāju sistēmas, kas būs metai un tā tālāk, kuras pilnīgi uz citiem principiem balstīs, piemēram, computing un tā tālāk. Tiek vienmēr pārmests par to, ka Apple ir ļoti slikti ar mākslīgo intelektu apgājies, ka tur viņi nav atraduši viņam tādu īsti normālu pielietojumu, kam es varu piekrist kā Apple lietotājs. Ja? Un pēc būtības te mēs redzam īstenībā arī praksē, cik ļoti šīs kompānijas vadība ir atbildīga par to, ka mēs kā uzņēmums zaudējam konkurētspēju. Mans varbūt tāds aicinājums būtu paskatīties Latvijā tiem uzņēmumiem, kas mēs esam, tā ļoti stingri un konkrēti atbildēt uz to jautājumu, kas tā mūsu priekšrocība ir šodien un kas viņa būs rīt. Es zinu, ka tas gandrīz ir neiespējami to atbildēt, bet tai atbildēji tādam C līmeņa vadītājam viņam ir jābūt tai atbildēji. Tas ir the must. Kāds tavs pārdoms, kas par šajā tēmā? Ļoti interesanti. Tu man bija, mēs, protams, samainamies ar tiem tematiem, ja mēs gatavojamies šim. Mums nav gluži tā, ka mēs atnākam te piekdienas rītā tāds, par ko parunāt. Esam sagatavojušies vienā vai otrā veidā, apmainījušies ar tematiem, ko katram gribētos pastāstīt, un tu šo rakstu arī McKinsey bija ielicis, es to linku vakardienas vakarā rakstu lasīju, un man kaut kā tas, ko tu. Es sev paņēmu pavisam citu galveno domu no tā raksta. Nē, tur ir, protams, es viņu mazliet modificēju ar to rakstu, vēl ko es izlasīju. Es viņu bišķi saliku citādāk, bet tehniski, jā. Tas vienkārši ir, nesakot, tas ne labi, ne slikti, bet vienkārši ļoti interesanti. Es vienkārši klausos, domāju, šito vispār tā kā, tas, ko es paņēmu no tā raksta, kas man likās interesanti, ka tur, kur daudzi klibo, tur atkal bija šis pieejams to, ka uzņēmumi mēdz darīt lietas, ko viņi nav iztestējuši, vai viņi iedomājās to, ka šis noteikti lietotājiem būs vajadzīgs. Un kā piemērs tur bija minēts, piemēram, kaut kāds sadzīves tehnikas ražotājs izdomās super sarežģītas vai baigākās kaut kādas tur funkcijas, kaut kādai sadzīves tehnikas ierīcē un iztērē milzīgi naudu, lai šo visu radītu. It kā labākais produkts tirgū, viņi nonāk tirgū un ir tā kā gandrīz zero interese. Bet tad īstenībā uztaisot aptaujas un izmērot, beigās sanāk tas, ka cilvēkiem šajā segmentā viņiem interesē, lai viņš ir pieejams, good enough, un ja ir kaut kādas papildus funkcijas, tas pat ir forši, jā. Un līdz ar to, ka uzņēmumi kaut kādās vietās viņi pārāk pat paļaujās uz to, ka viņi ir viszinošākie vai ka viņi zina, ko cilvēkiem vajadzēs. Un tas, kas man tur likās ļoti interesanti, kas tālāk aizgāja, bija par to, ka droši vien būtu jākoncentrējās uzņēmumiem aizvien arī vairāk uz to, kas viņiem tiešām labi sanāk.
nu tad, jā, protams, aptaujāt savus gan tur klientus, gan patērētājus, zināt, ko viņiem vajag. Tas, kas sanāk uz to spiest vēl vairāk, un arī veidot kaut kādas hiperlokalizācijas. Tādā ziņā to, ka katram konkrētam atsevišķam tirgum, nerunājot pat ASV viens tirgus, ja mēs tā kā no šejienes liekas ASV viens tirgus, bet droši vien pašā ASV ir tik daudz šie tirgus tur katrā štatā, gluži nē, bet nu kaut kādās vietās ir savs Burbuļi, pieejams. jā. Jā. Burbuļi visādi, jā. Un ka viņi tā kā pētot uzņēmumu panākumus pa dažādām vietām, ir tas, ka tie panākumi, ja kāpēc vienā vietā viens ir veiksmīgs un otrā nē, ka parasti sakrīt daudzi faktori un ka katrā atsevišķā vietā ir jāmēģina identificēt tie faktori, bet viņi obligāti nav replicējami citās vietās. Un ka līdz ar to tad it īpaši šiem te lielajiem ir jābūt tādai hiperlokalizācijai, tādā ziņā to, ka konkrētā vietā tu mēģini atrast tos faktorus, izpētīt, kas būtu tie, kas tev šeit potenciāli nesīs tos panākumus. Bet redz, kur ir kas, par ko es varu pieminēt atkal kā to pretstatu šim pētījumam, kāpēc arī es to rakstu pieminēju, ko es par to Apple stāstīju, ka tur atkal tieši otrādi tika minēts, ka Steve's Jobs nenodarbojās ar tirgus izpētēm, viņš mauca pēc savas intuīcijas. Jā. Un savukārt Tims Kuks atkal ir tāds, kurš skatās rūpīgi datus, kas ienāk, ko vēlas, lasa ēpastus, tur ļoti reaģē uz visiem un tā tālāk un tā tālāk. Ka tas atkal ir novedis to kompāniju tādai ļoti tendenču sekošanā, sīkās izmaiņās, kas nav patiesībā ļoti svarīgas vai būtiskas. Tu pieminēji, ja? Tagad šis atkal pagriež to visu mazliet otrādi, ka varbūt ka tas vizionārisms pat ir labāks, un ka viņš to konkurences priekšrocības vairāk dod. Ka tur ir tas konflikts kaut kāds. Ļoti labs doma eksperiments tādā ziņā, ka tas Steve Jobs sākotnējais vizionārisms un pēc tam pārņemot funkcionāriem, ja, tas ir izrādījies super labs ieguldījums. Ja, tā kā ir izveidots vizionārais produkts, kurš ir bijis nepieciešams plašām masām, tie to ir novērtējuši. Un tad pēc tam nāk šie funkcionāri, kuri to aiznes līdz kaut kādam galam. Ja būtu bijis tā, ka šis vizionārs būtu bijis vadībā, ja, varbūt viņš kaut kādā brīdī būtu izdomājis, hei, bet šis, kā mēs runājamies ar telefonu, tā taču ir aizvēsture. Mēs to vienkārši pārtraucam. Tāpēc, ka pasaule mainās, un mēs tagad varbūt būtu ar, nezinu, meta brillēm vai Apple kaut kādām tur vēl kaut ko, ja, un labi, es tā tagad traki saku, ka tur pārtraucam iPhone vai vēl kaut ko, bet kas būtu bijis ar to vizionāru, mēs nevaram zināt, bet es tādā ziņā piekrīt daudz, kam, ka, tad, kad ir pilnīgi šie funkcionāri, es domāju, kaut kādā ziņā Apple arī ir kļuvis konservatīvs, arī ņemot vērā gan viņa vadītāju, gan tā, ka tomēr šī auditorija lielāka, kas ASV arī šos telefonus ir pirkusi, ka viņi ir kļuvuši konservatīvi, droši vien, ka daudz arī ir izauguši, kļuvuši par boomeriem, šo te visu, kļuvuši, bet viņi ir boomeri, jā. Un vai arī viņu bērni, jā, un labi jaunieši, tas vēl cits tāds, bet kopumā jau virzās šis te viss tālāk. Bet, jā, viennozīmīgi vajag sekot līdzi, un ne tikai sekot līdzi, bet meklēt tās iespējas, kur būs tā priekšrocība. Tieši tā. Ko pēdējās 8 minūtēs, kas mums ir palikušas, Kaspar, es gribētu, lai tu varbūt ieskicē pavisam tā vispārīgi par to, ko tu ieraudzīji pagājušā gada rezultātos Latvijas kompānijās. Ne Baltijas, bet varbūt paņem pāris Latvijas. Jā, ar tām Latvijas uzņēmumiem arī mēs tagad tieši rakstām 27. februāra rīts ir. Un, kā es biju minējis, visi ir izdomājuši, ka vajag saspiest tajās pēdējās dienās. Ja? Līdz ar to ceturtdienas vakarā rezultāts ir nopublicējis Delfin Group un Indexo. Es teikšu godīgi, es neesmu skatījies šos virsrakstus, es redzēju, bet dziļumā es neesmu skatījies, un tāpēc man neko negribās komentēt, jo es neesmu skatījies. Un arī šodien, 27. ir paredzēts virši un Amber Latvijas balzāms. Un tur es piedāvātu, ka mēs pie šiem 4 varētu atgriezties pēc nedēļas. Savukārt, tie, kas ir jau noziņojuši, šajā vispār kopumā varētu teikt atskaišu sezonā, ir Saftehnika, Eleving Group, Calve Coffee un Madara Cosmetics. Un katram no tiem, protams, ir pilnīgi citādāki rezultāti. Ja? Tādā ziņā to, ka nav vienotas tendences, to, ka, piemēram, visiem būtu gājis slikti vai visiem ir gājis lieliski.
īstenībā kopēja tendence tāda, ka apgrozījums visiem ir pieaudzis. Par kalvi mēs pagājušajā reizē runājām. Jā. Tie, kas interesējas, var patīt atpakaļ paklausīties, bet ko tie pārējie uzņēmumi man interesanti liekas, ko tu tur pamanīji. Jā, protams, visvairāk esmu sarakstījis savā sapstakā, ja, kas ir kaspars.sapstak.com. Bet tas, kas nāk interesanti, ir piemēram Elving grupai. Viņiem ir spēcīgs pieaugums aizdevuma portfeļa apmērā. Ja tas uz 31. decembri viņiem ir vēsturiski lielākais kopējais aizdevuma portfeļa apmērs. Tas nozīmē to, ka viņi sevi ir nostādījuši pozīcijā, kur šogad viņi varētu potenciāli uzrādīt diezgan labu rezultātu. Tas, kas mazliet iesit, ir tas, ka pagājušajā gadā peļņa nebija īpaši lielāka, pateicoties valūtas kursa svārstībām. Ja es domāju, ka valūtas, kas ir bijušas vairāk saistītas ar ASV dolāru, tad tās arī ir kritušās droši vien pret eiro, un tāpēc viņiem nav tik lieli neto peļņas rezultāti. Un attiecīgi šogad viennozīmīgi būs zemākas dividendes nekā pērn. Un tad ir jautājums, kā investori uz to reaģēs. Jo mēs ar tevi runājot, vai tad, kad profesionāli investori skatās, viņi tur visu tā kā to mēģina to laiku tīt garāku, tālāku. Arī šobrīd nāk tie analītiķu, banku analītiķu vērtējumi, viņi saglabā savu cenu mērķus. Bet privātais investors, viņš redz, kas ar to uzņēmumu notikās. Pagājušajā gadā bija šitāda dividenda, šogad ir šāda. Kaut kas nav labi, es tirgoju nost. Tā vienkārši runājot. Ja? Un es nesaku, ka ir jātirgo nost, ja, bet skaidrs ir, ka šogad mēs gaidām mazāku dividendi, tāpēc, ka pagājušajā gadā bija izmaksāta dividende ne tikai par iepriekšējo veselu gadu, un par pusgadu tur kaut kā sanāca, bija tā, ka bija lielāks šis kopējais dividendžu maksājums. Bet tā kopumā, es domāju, viņš ir diezgan labā pozīcijā, lai turpinātu uzrādīt labus rezultātus. Nākamais, kas arī ir ziņojis rezultāts, bija Saftehnika. Un Saftehnika ir uzrādījusi ļoti spēcīgu ceturksni. Un man pašam Saftehnika ir diezgan mīļš uzņēmums sirdī, tāpēc, ka tas bija viens no tādiem uzņēmumiem, uz kuru sanāca ļoti labi nopelnīt. Ja? Iepriekšējā reizē, kad viņiem bija klājies jau diezgan tā pašvaki, tur ap kādu 18, 19 gadu, es biju nopircis dažas Saftehnikas akcijas par ļoti zemos cenu līmeņos, un ar domu tādu, gan jau tur Bergam viss sajies un viss izdosies. Un īpaši daudz neko neanalizējot. Ja? Un tur arī toreiz viss sagāja un notika, un tāpēc arī šim uzņēmumam ļoti daudz sekoja līdzi, jo es visiem zinu, ka diezgan daudz arī Latvijā investori tam seko līdzi. Un labā ziņa bija tāda, ka bija ļoti spēcīgi ceturkšņa rezultāti ar lielu peļņu. Un arī tam sekojošu akcijas cenas kāpumu. Īsnībā akcijas cena jau iepriekš bija sākusi kāpt, tāpēc, ka akcionāru uzņēmums Sijā Koka Zirgs bija veicis akciju pirkumus. Viņi caur to papildus piepērk savas akcijas, un, manuprāt, bija ap 100,000 eiro, kas nav maz Latvijas mērogiem. Tad ir stingra pārliecība, ka jauna nauda, kas pērk klāt. Ja? Jo tā jau viņi savā starpā droši vien varētu tās sijas ietvaros tur mainīties, kuram kā vajag. Bet tā pārliecība ir tik liela, ka jaunu naudu ieliek, lai piepirktu klāt akcijas. Bet tas, kas man šajā stāstā nepatīk, ir tas, ka nav vispār nekādas skaidrības par to, kas varētu būt uz priekšu. Jo arī viņi savā pārskatā, manuprāt, viņi to speciālo teikumu ir ielikuši tādu domu, ka ceturkšņa rezultāti ir atkarīgi no tā, kurā brīdī ir noslēgušies lielie darījumi. Ja, tad, no tā mēs varam izdarīt secināt to, ka visticamāk iepriekšējā ceturkšņā ir noslēgušies lieli darījumi, tāpēc arī bija šī lielā peļņa, tad realizēta ienākuma, realizēta peļņa. Kas būs uz priekšu, mēs nezinām. Viņi nesniedz ne guidance, ne plašāk stāsta, webinārus viņi nerīko. Es par šo esmu jau kādreiz arī viņus mazliet tur publiskajos tīklos prasītos vairāk, un atbildes ir tādas, visiem mīļš nebūsim, mēs pieturamies pie principa, ka mēs strādājam, un tad jau rezultāti rādīs. Kaut kā tāda. Līdz ar to, jebkurā gadījumā, manuprāt, tur tās skaidrības vēl joprojām nav. Tāds pavisam ātri beigās nobeidzot, Madara Cosmetics ir arī viens no pēdējiem, kas ir izziņojis rezultātus. Un labā ziņa ir tāda, ka ir mazliet apgrozījuma pieaugums, tad ir mazliet arī uzlabojums, ja skatās pagājušā gada ietvaros starp pirmo pusgadu un otro pusgadu. Viņi stāsta par daudzām iniciatīvām, ko viņi dara. Man arī patīk ļoti, ko dara uzņēmuma vadītāji, ka viņi ar tur LinkedInā dalījās ar to, ka, hei, mēs sākam jaunu mūsu Instagram, bet TikTok kanālu. Man liekas, tur bet Dubaja vai, šim te reģionam, mēs iesākam no nulles, ja, mūsu tas video pirmie video tur dabū pa 30 skatījumiem, un šādi mēs viņu sākam būvēt, tās ir mūsu tie piegājieni. Tā kā tas viss ir forši, viņi dara tiešām tādas lietas, kur saprot, ir jāiet tajā virzienā. Bet tajā pašā laikā skatoties no akcionāra skatu punktu,
Tad pagājušajā gadā viņiem bija izmaksāts ļoti liels dividends. Tad viņi izmaksāja dividendus par iepriekšējiem aktīvu pārdošanas darījumiem, bet tā rezultātā bija liels nodokļu saistības. Pagājušajā gadā tas rezultāts nemaz nebija tik liels tajā peļņā pirms nodokļiem. Savukārt nodokļu rezultāts lika aiziet peļņai mīnusā. Un tad finanšu datos beigās tu redzi mīnusu. Un viņi, protams, saka savā paziņojumā to, ka mēs nevērtējam šo rezultātu, mēs vērtējam uzņēmumu operacionālo darbību vai pēc EBITDA peļņas līmeņa vai pēc peļņa pirms nodokļiem. Tas viss ir forši, bet ko redz parastais investors savās finanšu platformās? Viņš redz to, ka, hei, man pēkšņi ar zaudējumiem viņi strādā. Viņi vēl dividendus izmaksā pie zaudējumiem, un viņiem ir pieaugušs apgrozījums, bet viņiem ir zaudējumi, un PI pat vairs nevar aprēķināt. Ja? Nu, tie ir tie jautājumi. Ja? Es negribu teikt, ka tur kaut kas slikts, bet vienkārši tas cilvēks nosacīt parastais, viņš varbūt uz šīm lietām tā pastīsies. Varbūt es pārvērtēju, varbūt arī nē. Bet manā ieskatā, jā, šī akcija, es varbūt nesniegšu šeit konkrētu vērtējumu. Jā, bet, to var izlasīt tavā blogā. Jā, tā. To var izlasīt, jā, bet teiksim tā, ir vērts iedziļināties pārskatos, paskatīties tos datus, gan to, ko viņi uzsver, gan arī palasīt citus, ko viņi varbūt atstāja vienkārši pārskatā. Jā. Nu, mēs parasti sākumā to sakām, bet tagad sanāk beigās, ka viss, ko mēs šeit esam runājuši par akcijām un ieguldījumiem, ir tikai un vienīgi mūsu pašu domas un komentāri, un tam nav obligāti jāseko un nav nekādā veidā uz mums jāatsaucās. Tā nav viena rekomendācija. Nekādā gadījumā, jā. Paldies, Kaspar, par kopā būšanu. Mēs tiekamies atkal ar jums pēc nedēļas, lai mums izdevusies nākamā darba nedēļa. Tiekamies pēc nedēļas. Tā.